Nu tā, ņindzes. Sveicināti manā jaunajā video. Visticamāk, ka šā gada pēdējā video. Tas būs mums pa 46. Beidzamais finiša video. Pabeigsim viņa visus darbus. Jā, bišķi te bija apslimis, nedēļu nogulēju. Balss aizkritusi. Tā, labi, iekāpsim iekšā. Tā lietus līst un trokšņi mazāk. Pastāstīšu jums vairāk. Pēdējais video šajā gadā, pa 46. Principā iepriekšējos video mēs viņu činījām, palikām pie tā, kad jāsamet ir redaktors, jāuzliek tur hidra, un vēl visādas tur niansītes jāizdara. Bet, nu, sāku ņemt nost redaktoru, lai sametinātu, un atklājās īstenībā diezgan liela bēdu ieleja, kad aizmugurē hadenē nav neviena vesela bukse. Visas bukses bija beigtas, piepūtušās, atlīmējušās. Cita jau bija jau ričaks jau staigāja. Padramņika bukses bija beigtas. Tad domāju, jānoņem padramņiks, lai nomainītu bukses. Noņēmu padramņiku un tur vienkārši pavērās briesmīgs skats, karoče. Viss bija vienā rūsā. Padrāmja vieta bija jau viena metināta, bija jau atkal izpūsi. Rokas nolaidās īsti, es tur ar neko kaut ko nepafilmēju, kaut ko pusceļā es sāku filmēt, ka jau bija kaut kas jau izdarīts. Nu, tā kā kaut ko es te samontēju, saliku, varat paskatīties, kas mums tur beigās sanāca. Video nav īss, tur tāds, nezinu, fragmentiem tāds samests kopā, jo īsti bija tā, ka gribējās filmēt, nē. Nu, karoči, kāds ir, tāds ir video. Tas vairāk būs mums, kā saka, priekš pašiem, ja kādreiz to mašīnu grib pārdot, tad var cilvēkam parādīt, vai varam arī paši atcerēties, noskatoties video, ko mēs mainījām, ko nemainījām. Tāds vairāk informatīvs video, priekš mums pašiem un priekš jums, kā saka, ko pastīties. Tā kā daiņindzes skatamies, saliekam laikus, sābonējam, laiki avansā, tas ir tā ir tēma, respekt visiem. Not, skatamies un tad jau tiekamies video beigās, vēl par šo to parunāsim. Nu tā, kareče, šodien updates mums ir pa 46. Mēs te diezgan daudz nefilmējām. Principā stāsts bija tāds, kad gribēju noņemt redaktoru, sametināt. Sāku jaukties, un viss te bija drausmīgi bēdīgi. Tad ņēmām nost padramņiku, metinājām padrāmi vietas, rekur. Te bija kādreiz jau metināts, bija jau izpūvis atkal. Viss šitas, ko jūs redzat, svaigi krāsot, tas bija rūsā. Rāšu birsti noberzāma fleksi, uzlikām brunoksiņu, un principā viss bija jau šitāds te. Uzlikām brunoksiņu un nokrāsojām ar mūsu slepeno krāsiņu. Viņu, karoči, var krāsot pa taisno uz rūsas, tā kā mēs tur baigi neberzām. Not, jā, un norāvu visu hadeni, un te bija buksējumi čau, diezgan daudz. Padramņika bukses ielikām jaunas. Gribējās jau ielikt polibukses, bet tā kā visu to kopā saskaitīja, bija baigais piķis. Tad nolēmām atstāt te stokus padramņikam, visas 4 lielās bukses, tad redaktoram, šitien ar stokus. Nu, kā stoki viņa meila HD pastiprinātās visas salikām. Un te ielikām arī jaunu buksi. Tad mums vēl ir, šeit mēs ielikām poli, te nav variantu abiem plauktiem. Nu, un kaut kā tā, un gribas salikt hadeni,
beidzot sametināt redaktoru, uzlikt, un tad mums vēl priekšā ir visa metināšana stūri. Un kaut kā tā. Vēl hidroručnikam trubiņas vilku ar salikām visu kontūras uz abām pusēm pa jaunu, tur salonā. Un tad šeit abas kopā un arī ies salonā. Tā kā tagad mums vajadzētu tikt galā ar redaktoru, salikt visu hadeni, nolaist uz riteņiem un izņemt ārā salonu, visu apsējumu, lai varam šīs vietas metināt. Nu, tā kā droši vien tas būs šī video plāns, kas mums ir jāizdara, tā kā sākam šancēt. No, sačakarēsim vēl vienu redaktoru. Esat mīnus viens redaktors mums aiziet. Sametināju. Principā sametināju mazo zobratiņu. To kopā no abām pusēm un vēl piemetināju pie šejienes pie korpusa klāt. No, tā kā tā, hermētīts virsū. Vāku virsū. Šīs mums ir 307 redaktors. Īstenībā diezgan garš. Nezinu, žurkai man tāds darētu. Varētu moška, ja darētu, varētu samainīt attiecības vietām, bet, es nezinu, vai daži no 46. 36. Kā viņi abi ir 188 mm, bet, sākumā uzliksim viņu šīdam česikam. Un tad skatīsimies, kā mums ies. Tā. Rekur mums ir. Nekļūda. Jo, ceļam augšā, laikam virsū. Nav, ko teiksi? Nezinu. Redaktors virsū ir, ja? Pastāst, kur tu dabūji šitās regulējumās ķegas Max Speeding Rod. Kenet uzdevumā. Jā, bija atbraucis ciemos, ja? Noziedoja tavam projektam, ja? Jā. Atkal es visu izstāst, nevis tu stāst. Jā. Jā, kas jāsaka? Thank you. Thank you, ja? Jā, viņš tirgojas šitādas te lietiņas Max Speeding Rodus, ja? Rekur. Ja kaut ko vajag, var viņam pajautāt. Atstāsim linku aprakstā, ja? Jā. Redaktors mums ir virsū. Sametināts. Tagad uzliksim plauktus. Saskrūvēsim visu. Un uz riteņiem, jā. Uz riteņiem, jā. Un tā šī te viss jāsakārto. Un tad droši vien izrausim ārā salonu. Pastīsimies. Grīdu, beņķus vajag izskrūvēt un to grīdu izcelt. Un apstīsimies, cik mums tur bēdīgi ir no iekšpuses viss. Un tad jau redzēs. Kaut ko gan jau ka vēl pafilmēsim. Nezinu, cik to garu video taisīt, ko. Stundu. Mums jau tā viņi baigi garlaicīgi un gari sanāk. Tā kā tā. Un šitā. Te mums viss ir
pa čotnamu jāliek tik kopā. Tā kā domāju, kad jārdīži nav ko filmēt, kā pielikt plauktus. Un tad jau. Un ko tad jau? Tad jau neko. Tiekamies nākamajā kadrā, kad būs plaukti virsū, ja? Nu visiem jau tas nav jāzina. Jā. Nu labi, aiziesim, paēdīsim, tad pieliksim. Tā kā dai, tiekamies pēc sekundes. Nu tā, HDN mums virsū, ja? Šo to piekrāsojam, kādas detaļiņas. Jā, bija mums vēl krāsa izrādās, tā bija izkrāsojuši. No, HDN virsū. Visu esam salikuši. Principā, nu paliek tur tikai tā bākas daļa, jo tur metināsim un. Tagad jānovāc ir šitas viss bardaks, jāuzliek mašīnai riteņi un jāliek uz riteņiem, un tad ķidāsim ārā salonu. Vai ne? Vai? Jā. Stabilizators stienis tas vēl nokrāsos nožūs. To arī uzliksim. To nē, to pofīgi. Un tas vienkārši sarūsējis, nesmuks. Un to var uzkrāsot, jā, čuķuķi. Tās tur lipiņas vajag, redzi tās, kuras tu tīri ar nokrāso. Nu jau. Visa mašīna būs pelēta. Pelēta pati mašīna leja visa pelēta. Nu, bet tā jau jābūt. Nu jau kaut kas te sāk pa smuko izstīties, vai ne? Viss pa čotnu redaktoru nekrāsojām. Tas mums būs rashodņiks. Puses ir rashodņiks, ķipa izēja materiāli. Kaut kur ieskrien vai ko norauj, pirms kam viņu krāsot. Kāds ir nomainīs, vai ne? Jā. No tā, labi. Vācam nost bardaku. Kārtējo reizi jums tā būs sekunde, mums tā būs stunda, ja? Nu labi, vai aiziet. Šo, kārtība, vai ne? O, tu kaut ko jaunu jau kaut krāso. No, kārtība, tātad uzliksim riteņus. Oi, dai. No, tačkanīnī lejā ir, ja? Beha ir lejā. Mēnesi kaut kur mums nokarājusies ir. Pacēlāja noputējusi bēdīgi. Bet nekas, vai ne? Jāšancē darbies uz priekšu. Notrausim ārā visu grīdu. Droši vien mēs viņu arī apakaļ neliksim, visticamāk. Jā. Un tad mums būs jāsametina šīs te vietas, šitie stūri. Re, kur jau trubiņa ir, jāatvelk trubiņa, hidra jāuzliek. Un jāuzliek apakaļ bāka. Principā, tā mēs varam gāzt uz trasi, vienīgi mums vēl jātiek galā ir to motoru. Kāpēc viņš mums negribīgi iet? O. Čuņīgs. Jā, točna. Kāpēc tu riksiņu liec? Zini, kāpēc es tu riksiņu lieku? Tāpēc, ka man tur ieskrēja vienreiz. Un man ieskrēja jau arī otrā pusē, tad man jau abās pusēs iksiņi jāliek ir. Nu tā, pa kaut ko pafilmēsim, ja? Mums ir pagājis kāds laiciņš. Česīts mums ir lejā, vai ne? Ko teiksi? Sīgais. Ui, Ivo. Labi, sākstos. Mašīna lejā izņēmām rekur grīdu ārā, karač te viss mums bija ūdenī, riktīgi smags paklājis. O, arī visu ūdenī. Un tur rekur kā reizi slapšu peļķi. Redzi? Jā, tas ir no paklājis. Nu varbūt, jā. Un izņēmām ārā beņķus, kuri ir drausmīgi smagi, vai ne? Nu, štos liek. Tie ir drusku vieglāki, bet,
Viņi ir drusku vieglāk, bet nu šitiem ir rekur visa elektro paketi iekšā, viņi rekur visi šancē, tikai ir viens slēdzīts rekur nolūzis. Nezinu, ja kādam vajag, varbūt varam kādam pārdot viņus vai ne, šitos beņķus. Nezinu, ja mēs varētu viņus vismaz abus pārdot un mums sanāktu vismaz viens sporta krēsls, tad otru mēs varētu pielikt naudu un nopirkt paši un ielikt normālus sporta krēslus. Bet tā, ja nē, nu mēs ieliktu šitos parastos. Parastie beņķi sedana. Viņiem nav tā regulācija, tie motori nav iekšā, viņi nav tik smagi. Tā kaut kā. Un tā mums vēl te ir šitie te vēl visi navigācijas un DVD. Ja nu kādam interesē, var piedāvāt. Ekrāns ir, bet ekrāns ir ar defektu. Diez vai kāds gribēs tādu. Kā mums viņu ieslēgt? Nē, pakauts. Šitā vajag, ja? Redzi, defektiņš ir ekrānā. Diez vai kāds tādu gribēs pirkt. Bet nu, tā viņš būtībā viss strādā. Te ir strīpiņa tāda, nezinu. Ar ko arī? Pikseļi izdeguši vai kas kā tas saucās. Jā. Nu, tā kaut kā. Nu, šito viņam mēs atstāsim, varēs pie starta muzonu klausīties. A kā paklausīsies, ja tu nekā? Nu, atstāsim tumbiņas durvīs, reku. Tukts. No, kaut kā tā, un tad mums te pavarā šitas viss briesmīgais skats, kurš izrādās nav nemaz tik briesmīgs. Būtībā ir tikai tādas te vietas jāpārmetina. Nu, nedaudzies. Tai pusē ir rekur tikai tad divi mazi caurumiņi. Un te ir viens mazs caurumiņš un te ir lielāks caurums. Šito mēs visu fleksi noiesim ar brunoksiņu. Nopūtīsim brūzes pārveidotāju un uzkrāsosim mūsu savu to slepeno krāsu virsū, ja? Nu, ja? Sudraboto. No, tā kā tā jāizņem šitie vēl kluči plasmas, te reku vadi ir. Jā, nedaudzi. Nu, es filmēju, nedaudzi, čučuļ pagaidi, tad varēs daudzīt. Not jā, jāizņem šitie te ārā, te, lai vadus var piecelt un var drošāk metināt abās pusēs. To mēs izdarām un viņam, kad celsim augšā un sāksim metināšanas darbus, vai ne? Ko? Filmēsim kaut ko, kam metinam? Vai tās galvas sāpes nefilmēsim? Es domāju, ka nefilmēsim. Parādīsim gatavu rezultātu, kā mums ir sanācis būtībā. Tur ir kvadrāts jāieliek un uz turieni slieksnī. Un te ir tieši tāpatās. Es zinu, kā nedaudzīties, ka šitā pielikt un daudzīt. Labi, pietiek muldēt. Sākam šancēt, lai mums ir ko parādīt džekiem. Vai ne? Nezinu, kad tas video iznāk, viņa uz Ziemassvētkiem. Mums vēl ir pāris video. Atkal tu daudzies. Pāris video ir aizmugurē. Karačo vēl šodien mums ir ritīga vētra ārā, lietas līst. Nē, sūca jumtu. Galvenais elektrība nepazūd, tad mēs strādāt nevarēsim. Bet, Sūdz ar jumtu, ja? Jā, viņš tāpat ir beigts. Vai laķis nosēdās, uzlādēsim. Labi, pietiek muldēt, dai šancēju. Uzgriežam uz jaku. Un šancējam, ja? Principā mēs esam darbu izdarījuši. Ko mēs te varam uzskaitīt? Ko? Kā? Suporti? Suportiem mums nolūza tikko gaisojami. Suporti mums ir jāņem nost, abiem diviem. Jāmēģina dabūt ārā. Principā mums šis viss process ielga tikai tā, ka gribējām sametināt redaktoru. Droši vien kaut ko jau es biju stāstījis iepriekš. Tad mums sanāks drusku atkārtoties, bet nekas, un noņēmāmies redaktoru, vai ne? Ko? Jā.
jā, un viss izrādījās beidīgi, karoči, ar visām buksēm un visu pārējo. Tad mēs mainījām visas bukses redaktoram, pa dramņikam, piķa mums nebija, mēs salikām oriģinālās, vai ne? Nu, tās Meila HD pastiprinātās salikām visur. Tad nopirkām polibukses, kur ielikām šitajos plauktos. Abās divās pusēs. Tad uzlikām regulējumās ķegas, ja? Kur mēs viņas dabujām? Nu jā, es stāstīju. Droši vien, ka es stāstīju, jā. Nu jā, tās mums Kenets atveda, kā saka, noziedoja mums projektiņam. Nu, un tad mēs dafigā metinājām, ne? Kur viss čupa, tas viss ir... Nu jā, cimdi, tas viss ir nokasīts no šejienes, kur viss, kur ir krāsots. Mēs visu tīrījām, slīpējām, likām ielāpus, te. Tur, kaut kur te vēl, kur pa dramņika vietas pastiprinājām, visus 4 uzreiz. Tur virs bākas bija bēdu ielai, šite piečinījām. Šitās te vietas pārmetinājām pilnībā. Es teicu, ka bāka. Nu, smalkāk jau ir koreči tiktokā mani, vai ne, tur, kam interesē, var apstīties, esmu tur vairāk parādījis, pafilmējis visu metināšanu. Es teicu, ka bāka. Nu jā, bākurei nokristamē. Mums bija viss izpuvis, uztaisījām tādas stiprinājumus, paštaisītas. Tereku grīdā tādu lielu caurumu. Izfleksējām, nomainījām. Pēc, ka mums viss tur bija, principā, šitāds te, vai ne? Šitāds te bija, Te, kur arī starp citu ir bākas stiprinājuma vieta. Šitāds te mums viss tur bija. Izgriezām ārā, nomainījām. Not kaut kā tā. Jā, sliekšņi starp citu. Nota mēs esam tagad salikuši visu apakaļ, izvilkām trubiņas hidrorocenē, pilnīgi jaunas, kur tur ies caur salonu. Jā, tikai sūdīja tiem suportiem, ka tā notika. Nu, pamēģināsim dabūt ārā tos gaisojamos, ja nesanāks dabūs pirkt citas suportus. Trubiņas, te mums iet iekšā. Kaut kā tā, tad mums jau vēl te ir vēl bēdu ielai, vai ne? Mums vēl sliekšņi, kuri tādi. Kādreiz kaut kas ir činīts, metināts, špaktelēts, jā, kaut kas te močna haltūrējs ir un šitas vēl ir. Bet nu to mēs pēc tam, pa ziemu, kā saka, vai uz pavasari, kur nopirkti remkomplekti. Abām pusēm. Būtībā tie sliekšņi mums ātrumu nemazina, gāzt mums atļauj. Tāpat kaut kur mēs, kamēr mācīsimies driftēt, ne? Nu nevar izbāzt. Tur taču nav caurumu uz salonu. Tāpat mēs vēl mācīsimies driftēt, kaut kur gan jau ieskriesim, vismaz nebūs žēl, ka salokaši tādu sapūšas sliekšņus. Vai ne? Kuzava žēl, nu nekas. Nofleksēsim sarūsējuši salocītus. Kas mums pa darbiem paliek? Mums paliek ielikt krēslus apakaļ. Izslīpēt visas metinātās vietas no salona. Nu, pagaid, nolaidīsim lejā, tā mēs parādīsim, vai ne? Davai, laižam lejā. Tā mums viss izstās no iekšas. Šitā vajadzētu visu iztīrīt, pieslīpēt un nokrāsot, vai ne? Hidroroceni jāuzliek. Un. Vajadzētu to ABS vadu pievienot. Īstenībā mums vajadzētu uztaisīt sarakstu. Vai ne? Tādu sarakstiņu. Mums vēl ir ūdenssūknis jānomaina. Ūdenssūknis. Šitas jāuzliek ir ručņiks. Un
Jānokrāso krēsli. ABS dačiks, suporti. Īstenībā liekas, ka nekā nav, bet ir tik daudz darbi. Tik daudz darbi ir, bet nu kaut kā viss sadarīsim un. Nezinu, ārā jau mums ziema ir. Sanāks aizbraukt mums šogad. Pofīgi aizbrauksim kaut vai pa sniegu pagāst. Pa ziemu. Nu, kaut kā tā, es nezinu, kaut ko filmēsim vēl šitajā video. Droši vien, ka nē, ne? To arī beigsim šito video. Tad mēs sadarīsim šito. Īsti te arī nav ko filmēt, ne? Ko tad mēs te filmēsim, kā mēs krāsojam. Neko mēs te baigi neiespringstam, paņemam ar krāsu, ar rotiņu un nokrāsojam. Šitien iekšā salonā izdarīsim tieši tāpat. Kāds rāda, ka ir raķīts gandrīz pilns? Tāpēc, ka viņš ir gandrīz pilns. Tāpēc, ka viņš ir gandrīz pilns. Kāpēc nedod bagāžniekā lampas? Tāpēc, kad ir noņemts vats no akumulātora. Draugs mīļais, cik es tev reizes varu teikt. No, tad beidzam šitajā vidikā, ja? Tad gan jau kaut ko vēl pafilmēsim nākamajā. Jāsamontē vēl visi šitie esošie jāsamontē, un tad jau tiekamies nākamajā vidikā. Ko teiksi? Nav ko teikt. Labi, dai, čau. No tā kaut kā mums gāja, činījām. Esam īstenībā iebāzuši diezgan lielu darbu un lielus līdzekļus šajā mašīnā, neskatoties to, ka viņa mums izmaksāja tikai 500 eiro. Starta kapitāls tajā mašīnai bija, mēs viņu nopirkām pa 5 sotaki, bet, es domāju, viņš jau ir pārsniedzis kaut kur 1500 jau. Ko mēs esam iebāzuši viņā. Tā kā tā, ko mēs esam sadarījuši viss. Mums ir čiki-puki, arī no salona, beņķi iekšā. Hidru jau uzlikām, bijām aizbraukuši patestēt, mums ķīlāja bremzes. Arī tās mēs esam sataisījuši, tikuši galā ar ļoti, ļoti daudz sīkumiem. Vienīgi mums vajag vēl 0,6 cilindrīti. Trupiņa drusku sulo. 0,6 cilindrīti, jo Ivo brauca, viņam nepietiek spēka noraut ručniku, lai riteņi nobloķētos. Teiksim, man viss ok, es uzsitu, ir ok, bet viņš rauj un dukas pa maz, uzliksim mazāk diametru, vieglāk būs vilkt, bloķēsies. Bijām patestēt, to video es nemontēšu, tāpēc, kad to video vienkārši paņēma Ivo, samontēja pats pa vakariem un iemeta savā YouTube kanālā, tā kā atstāšu linku aprakstā, varat pāriet pie viņa, nostīties, kā mums tur gāja to testēšanu. Varu tikai tā iespoilerēt, ka pa slapiši tā mašīna ir vienkārši ideāla, vajadzētu tikai piestrādāt pie riepa izmēra un redaktora attiecību vajadzētu bišķīt īsāku. Redzēs, kā ies pa sausu, tad manīs vasarā. Tā kā piesakojam arī Ivo kanālam, droši vien, ka viņš kādus vidikus arī izlaidīs, jo principā es par šito mašīnu daudz neko nefilmēšu, ja būs kaut kas baigi tāds aktuāls vai nezinu, interesants, tad es kaut ko uzfilmēšu, kādu ar drifta video uztaisīsim, kā mēs ar viņu braucam, protams, kā es Ivo mātu driftēt. Bet tā, principā, tagad tā ir viņa mašīna, un es ļoti ceru, ka viņš pats taisīs video un tālāk varēs darboties nākotnē ar viņu. Tad to šogad mēs beidzam. Šestiks mums ir pabeigts. Viss, eksporta stūri, viss īstenībā figenā tačka, man pašam var patīk. Tā kā tiekamies jaunajā gadā. Jaunajā gadā būs jauns projekts atkal. Un vēl man ir doma kaut ko pafilmēt, pabraukāt pie kāda ciemos, uztaisīt kaut kādu garāžu stūri, apskatus kaut ko, nezinu, varat varbūt ierakstīt jau tagad. Varbūt kāds vēlas, lai es aizbraucu pie jums uz garāžiņu, tavu projektiņu pafilmēju. Nekas īpašs, tur nebūs, nezinu, baigākais video, vienkārši paņemšu GoPro, aizbraukšu pie tevis, varēs apstāstīt, parunāt kaut ko tā.
Tā kā, ja jums tas interesē, rakstam komentārā, bet nu, šogad ar to arī viss, tā kā daiņindzes. Tad jau līdz nākamajam gadam. When I cock the